Sveicināti, tātad šodien būs apskats, bet uz neparastu lietu, uz Airsoft pistolām. Šī Airsoft pistola maksāja veseli 20 eiro. Hold up, man te čeks kaut kur ir. Nu, 20 eiro, un tas trīnieks klāt ir par šitām brīnišķīgajām lodām. Viņas sauc šitādas, maksā 3 eiro, 1000 gabali, kamēr nefokusējās. Un tas veikals, kurš šito nopirku, atrodas pie vecās Ģertrudes baznīcas. Jā, bļaļ, ganšops pie baznīcas, normāli. Kā ar viņu šaut, šā parādīšu. Prikals tāds, ka vajag magazīnu no sākuma. Re, kur ir magazīns. Šeit iekšā ir tās lotītes. Un tad tu paņem šo smuko ieroci un tu tā iepisi viņu iekšā tā. Un tad tu uzlādē. Bez stresa. Tātad spēcīgi viņa ir šitik, 0,5 džoili. Tas it kā ir maz, bet it kā nē. Un rekur, lai izšaut vēl viens prikals, tagad ir ķipā uz drošinātāju, tu šitā noņem un visi var šaut. Tad, kad tu redz šito sarkano punktiņu, tas nozīmē, ka var šaut, tas nav uz drošinātāju. Koč ir pīk? Bļaļ. Es varu parādīt vēl kasti tāda smuka. Bļaļ, ziniet, kā tā kasti izstās, rekur šitā. Vēl man šitā tas sūds atnāca, drīzāk viņu nopirku. Proste kaut kādas šitādas baltas sūds un kaut kādas tas pat nav, es nezinu, kas ir nelīdz galam kartons, kurš jau STI M1911 Classic. Easy to operate, small bag of BBs included. Koč šitas te ir vislētākais, ko es varēju atrast no Airsoftiem. Un jā, koč ir TikToka propaganda par Airsoftu nostrādāja, un es viņu nopirku. Nu, tas tā bēdīgi, karoči. Komplektiņā tur nāk šitāds bukletiņš, kur ir uzzīmēts visas lietas, ko nedrīkst darīt. Tad nedrīkst šaut citiem pa jebaļņiku, un priekš īpašajiem uzzīmēts, ka arī sev nevar šaut, nu tas tāds prikals. Nevar šaut pa cilvēkiem un suņiem, nevar pa riteņbraucējiem. Nē, nevar šaut tur, kur cilvēki atrodas tūmā. Ot visādā huņā nevar nodarboties. Koči viss fanī nav atļauts. Nevarēs ar šito tā kā cēsā skradīt pa midu, pa kaut kādu vecerīgu un hujārīt. Nevarēs, karoči. Nu, tas tāds prikals. Vienīgais, kur var, tas ir ķipa kaut kāda arēna tur bija. Man nav tā vizīta kartiņa, bet ir, karoči, kaut kāda arēna, jā, kur būtu visādi tādi, cilvēciņi ar šitādām huņām nāk un šaudās. Tātad šis modelis ir spring. Ko tas nozīmē? Tas nav pavasars, tas ir tad, kad, tu, karoči, tev visu laiku, lai šautu, tev vajag viņu pārlādēt, tā uzvilkt, karoči. Nu, es teikt nevarēšu. Basically, tas nozīmē, ka tas smird. Šis ierocis ir dursa, viņš smird. Pēc idejas viņu ir diezgan neērti šaut, jo tas pat nav pusautomāts, jā, bum, bum, bum. Tev, vajag visu laiku viņu pārlādēt. Un tas tā čakarīgi, bet, ja gribās, tad var. Hop, hop. Visticamāk, jūs visi esat savākušies šeit, lai redzētu, kā tas sūds šauj, koči šā būs tests. Tā, koči no drošinātājas noņēmu, uzlādēju, koči var šaut. Es paņēmu, koči nelīdz galam ēdamu abolu, jā, viņš izstāsta briesmīgi. Tāpēc pa viņu var hujārīt. 3, 4. Vot. Cik tālu viņš šauj? Grūti pateikt, cik tālu viņš šauj. Ja ir labs vējš, tad var līdz kādiem 30 metriem. Bet, ja ir kā parasti, tad, varbūt no šitāda attāluma varētu trāpīt. Vot es trāpīju. Aiziesim ar šo tālāk. Tā, cik tālu viņš šauj, tas ir tāds labs jautājums. Ja vējš papūš, tad var līdz 30 metriem, ja nē, tad nē. Goši varbūt no šitāda attāluma trāpīšu. Goši var trāpīt, bet, tā kā es netrāpīju, bet var trāpīt. Te var tādu prikolu darīt, ka tu uzvelc viņu, jā, bet viņš neizšauj, jo vajag, tā galīgi uzvilkt, lai viņš izšaut, bet tas tā tīra kosmētika. Un tad tu vari tā biedēt draugus. Yo, what's good? Uzvelc, izšauj viņam, viņš nobīstās. Ha, beči. Koči, overall, šis ierocis, ja jums nav ko darīt, jūs varat nopirkt, ja jums nav žēl 20 eiro. Vienīgais labais, šitie ir metāls. Tas ir kruti, ka te ir metāls. Viss pārējais ir absolūti plasmasa, izņemot vēl šitos, tas skrūvīts. Tātad, kur viņu var izmantot?
pieņemsim, ja tu esi apgūlies, ja, un tam slinkums izslēgt gaismu, tu vari uzšaut pa to slēdzi. Viņš tik un tā nesaplīsīs. Un jā, košķi šito var gaismu slēgt ārā no distancēm. Tas tāds kruts. Un ja jums istabā ir kaut kādi irši vai lieli odi, mierīgi arī var hujārīt no tālām distancēm, jutīsīties kā James Bonds. Bum. Nu vot.